Šodien, 12. septembrī, Ikšķilas vidusskolas stadionā notika sporta diena bērniem kopā ar tēviem. Ideja par kopīgiem sporta svētkiem radās jau pagājušā gada pavasarī, un ņemot vērā, ka šo svētdienu tiek svinēta tēvu diena, ideja beidzot tika realizēta. Uzaicinājām vecākus, kā jūs redzat, ļoti liela ir atsaucība. Bērniem ir ļoti prieks par to, ka viņi var sportot kopā ar saviem vecākiem. Un skatoties no malas arī un fotografējot, mēs redzam, cik ļoti viņi visi grib uzvarēt, enerģiski piedalās un ir priecīgi par to, ka viņi var kopā sportot ar saviem bērniem. Tātad sacensību sākuma atklāšanā mēs godinājām visus tos tātad bērnu vecākus, kuri patreiz sporto, kuri kādreiz paši dažādos sporta veidos ir sportojuši. Izsaucām visus bērnus, skolniekus, kuri arī sporto tātad dažādos sporta veidos, ir aktīvi, un par to viņiem arī liels prieks bija. Bērni, kuri futbolā tātad trenējas, basketbolā, volejbolā, lielajā tenisā, florbolā un daudzos citos sporta veidos, kurus es vēl nenosaucu. Sporta dienā katrs varēja atrast kādu aktivitāti, kur sevi pierādīt. Kā bērnu, tā arī tēvu sejās bija vērojams sacensību gars, taču vislabākais bija kopā būšanas prieks. Disciplīna šodien ir 9 dažādas stafetes, gan uz precizitāti mešanā, gan skriešanā, gan dažādos citos veidos. 2 stafetes atsevišķi ir tikai no plašu grupām, tikai tētiem. Un pēdējā tātad disciplīna būs virves vilkšana, kurā arī piedalīsies tātad plašu komandas. Zeltenie! 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 Kas jums līdz šim vislabāk paticis šodien? Uzvaras! 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 Komanda! Uzvaras! Bērniem? Ļoti! Kas jums patika? Uzvaras! Man patika, ka mēs metām maisiņus un dabūjām. Kas vēl jums patika? Man patika piedalīties. Man patika klasības. Viss bija disciplīnas ļoti interesants. Ļoti labs rezultāts tu sasniedz tieši mešanā ar pilnu bumbu, 2 kg pilnu bumbu. Kas mums vēl labi izdevās? Bērni, kas mums izdevās? Kas tas bija? Bumbiņas mešanā mēs ļoti labs rezultāts ieguvām, vai ne? Jā. Mums priekšā ir virves vilkšana. Un vēl mēs skrējām pa kalnu lejā. Jā, Un tagad mēs gaidām virves vilkšanu ļoti, vai ne? Mēs ejam uz citu komandu, bet vispār viņi ir malači un tēvi ir vēl lielāki malači. Un kādi ir tēvi, tādi ir bērni. Tēti rullē! labākie tēti pasaulē! Urā, tēti! Labāk patika šodien? Man vislabāk patika skriet no kalna lejā. Man patika viss. Mums patika viss, izņemot lietu. Lai gan bija darba diena, tēvi bija kuplā skaitā un piedalījās visās stafetēs tikpat sparīgi cik bērni. Sporta diena kopā ar vecākiem turpmāk Ikšķilas vidusskolā būs ikgadēja tradīcija. Sintija Lukša, Kristaps Dravenieks, Ogres televīzija. Augustā Ogrē un Rīgā norisinājās U16 Eiropas čempionāts basketbolā, kurā Latvijas izlase izcīnīja 2. vietu. Izlases sastāvā spēlēja arī 2 ogrēnieši, kuri savu basketbolu karjeru uzsāka jau agrā bērnībā. Uzsāku trenēties Ogres basketbola skolā 7 gadu vecumā, reizē 1. klasi. Vajadzēja izvēlēties sporta veidu. Un bija pamēģinājis izbeigšu karatē, nepatika un pašam. Kā man vecāki nodarbojās basketbolu, tad viņi ierosināja iet basketbolu. Es arī sāku karjeru Ogres basketbola skolā. 7 gadu vecumā aizgāju uz 1. treniņu. Mums ļoti patika. Tur bija daudz jāskrien. Pirms tam skraidīju pa māju un visu lauzu. Un tāpēc man mamma izdomāja kaut kādu aktivitāti. Tāpēc aizgāju uz basketbolu, man ļoti patika. Protams, pēc tam jau gāju uz katru treniņu. Tagad jau tas ir tā kā dzīvesveids. Abi jaunieši trenējas 6 reizes nedēļā.
Niks Kārlis Jansons trenējas Ogrē, savukārt Bogdans Rauļans Valmierā. Jaunieši ir apmierināti ar sniegumu U16 Eiropas čempionātā basketbolā un ilgtermiņā redz sevi kā augsta līmeņa profesionāļus. Nākotnes plānu es vēlos un nākotnes saistīt basketbolu. Tas tāds galvenais mērķis uzstādīts. Lai var nopelnīt kaut ko ar basketbolu. Jā, man arī tas pats nākošais, mana vecuma izlase ir Eiropas čempionātā. Jācer, ka labi nospēlēšana būs kāds arī piedāvājums no ārvalstīm, kā mēs varēšu aizbraukt un turpināt savu karjeru. Arī Ogres novada pašvaldība ir lepna ar saviem novadniekiem, un 11. septembrī Ogres novada domē pateicās viņiem par augsto sniegumu. Zane Cirīte, Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.